daba birzi bridu, ne zariņa nenolauzu, būt zariņa nolauzusi, būt es visu apirusi, sudrabiņa lapiņām. Labrīt! Labrīt, Siguldas stādu virstalā! Putni jau modušies, dreļus balsīm iemēģinājuši. Gauja jau labrīt saka, ir laiks! Centra laukums, ko ir izveidojuši šoreiz ļoti veiksmīgi, solidāri, kopā strādājot visi slavenākie stādu audzētāji. Un tur var redzēt gan kokus, gan puķes, gan akmeņus, var sakot visu, kas Latvijā saistīts ar dārzu. Un tas ir ļoti jauki. Paldies tiem visiem, kas strādāja nedēļām, stundām un naktīm, un šorīt atmodās ar skaistu domu, kad šodien ir svētki, šie skaistie svētki. Visiem arī sveiciens Startautiskajā mežu gadā, jo šogad pasaule ir izsludinājusi par Startautisko meža gadu, un to mēs arī centīsimies parādīt šajā stādu parādē. Katrs bērns varēs paņemt eglīti, iestādīt, audzēt vai Ziemassvētkiem vai mežam, kur viņam vēlēsies, kur viņš gribēs. Katrs varēs apskatīt meža stādus, kādus mēs piedāvājam meža atjaunošanā. Visiem veiksmi un visiem paldies! Jā, aplausi, paldies Laimai Zvejniecei! Stādu parāde tātad ir iesoļojusi Siguldā 8. gadu, un arī mēs, kā Latvijas valsts meža sēklas un stādu kokaudzētājs, gribam parādīt visu to labāko, kas mums ir šajā parādē. Un šajā sakarā dekoratīvie stādi ir veidoti, varētu teikt, nedaudz ar mežu tēmu, un Kalsnavas kokaudzētavā katrs varēs pārliecināties par tādu saudabīgo egļu šķirnēm. Varēs salīdzināt ar meža egli un varēs redzēt, cik tad daudz visādu šķirņu un veidu var izveidot tā pati mazā, mūsu vienkāršā, parastā egle, kura ir otra lielākā suga Latvijas mežos. Startautiskais meža gads, visa pasaule to ir izsludinājusi, un tas nozīmē, ka sabiedrība pievērš uzmanību mežiem, un šai sakarā droši vien visvairāk mežu atjaunošanai. Mēs varētu būt lepni par savu Latviju, kad mums ir apstādīti meži, bet katrā ziņā Latvija ir tā zaļā zelta zeme, un meža atjaunošana mums ir, varētu teikt, pilnīgā kārtībā meži tiek atjaunoti. Pateicoties jums, šāds pasākums notiek? Jā, stādu audzētāju biedrības biedrs esam arī mēs, protams, un man ir liels prieks, ka šogad bija tas gads, kad latvieši kā saudabīgi vienpatņi, kā saka, spēja apvienoties tiešām ļoti solidāri un izveidot šo skaisto ekspozīcijas laukumu, kas ir Siguldā redzams. Tur ir praktiski visu lielāko, vismaz kokaudzētāju Latvijā izaudzētie stādi, tas ļoti priecē. Un arī mēs, protams, kā Latvijas valsts meži esam piedalījušies šīs ekspozīcijas veidošanā. Bērnu stādīts koks, tā ir vispārēja akcija šogad stādu parādē. Katrs bērniņš varēs atnākt, izvēlēties savu koku un iestādīt vienalga kur. Savā dārzā, savā mežā vai kaut kur pilsētā, alejā pie skolas. Un tad viņš varēs skatīties, kā viņš augs, cik liels izaugs un visu to vērtēt. Tas ir tā galvenā vērtība, kad bērnus piesaistīt zaļajai, kā saka, domāšanai, bet zaļai domāšanai ar koku tieši, kā koks aug, kā koks veidojās. Un bez tam arī varēs stādīt paši bērni šos mažos egļu stādiņus un audzēt varbūt kā Ziemassvētku kociņus, tas tā redzamāk bērna acī, un tāda akcija arī būs, kur mēs piedalāmies. Mēs jau gadu, kā saka, audzējām šo te piramīdu, lai būtu mums ko parādīt, kad mēs vairojam Latvijas nacionālo bagātību, un šogad jau redzam, tā piramīda jau ir kārtīgi 1,5 metra augstumā, un būs nākošais gads jau vēl augstāk.
Mēža talku dalībnieki, stādītāji, kur stāda jauno mēžu, protams, interesējās, vai pietiks tie stādi. No mūsu kokaudzētās 5 miljonu stādi ir sastādīti mežos, un turpmāko vairāk nedēļu laikā vēl tikpat noteikti sastādīs, un šobrīd pietiekās visiem, un visi brauc un stāda mežus. Tātad, lai piramīda augtu, kā iepriekš teica, tad plāns ir apmēram 22 miljonus stādu gadā sastādīt. Zinājām, ka eksports arī nopietns. Eksports ir 5% apjomā apmēram šogad, un varētu būt ap 20–25% eksports. Cenšamies konsultēt cilvēkus, vai ne, un pateikt, kā tieši audzēt, kā salikt pa krāsām. Tas jau tas būtiskākais šodien notiek. Protams. Tā kā mēs atrodamies arī Latvijas austrumu daļā, tad mums ir tāds sauklis, ka Kalsnavā audzētie stādi ir ziemcietīgākie stādi visā Latvijā. Un tas nav tikai sauklis, tā ir arī patiesība, jo tiešām mēs viņus īpaši nelutinām, un ja pārziemo pie mums, tad arī aug visā Latvijā. Un tā kā ir pavasaris un ir stādīšanas laiks, tad tiek visi mīļi aicināti uz Kalsnavu. Vispirms var Kalsnavas arboretumā apskatīties, kā ir lielie stādi izauguši, kā viņi izskatās, un pēc tam iegriezties Kalsnavas kokaudzētavā, kur šos stādus var iegādāties. Un es domāju, arī mums ir ļoti tāds demokrātiskas cenas, un tādēļ visi laipni lūgt pie mums. Redzam, ka viss kokaudzētājs pastrādājuši. Pa ceļiem neiet tikai kokmateriāla kravas, pa ceļiem iet arī stādu kravas. Un šobrīd mēs arī varam būt lepni, ka mēs jau varam mērīt fūrēs. Un ja mums dienā no 3 lielākajām kokaudzētām, varam teikt, apmēram iziet no katras pa 5 fūrēm, tas ir kādas 15 fūres dienā apmēram. Tad šī meža stādīšana, domāju, kad ir palikusi straujāka, ātrāka un katrā ziņā maksimāli īsākā pavasara periodā ir iespējams izstādīt. Šobrīd mēs stādus varam piegādāt jau jebkurā laikā, un nav problēma un nav jāstāv rindā šajā izsniegšanas brīdī. Ka varam mierināt arī mūsu tautsinieks. Pie koku stādīšanas piedalās pilnīgi viss mūsu kokaudzētājs. Katram ir iespējams maksimāli tuvākajā vietā saņemt šos stādus. Ja no Popas līdz Daugavpilī tomēr ir mums šīs vietas, tad tur var saņemt arī šos stādus. Šogad mēs piedalāmies šajā lielās talkas sakopšanas dienā, kur ir speciāls akcijas iekšpagalmi. Daudzīgokļu māju iekšpagalmi tiek stādīti un tiek stādīti atsevišķi bērnu namu apkārtnes un viņu vide. Tā kā tieši uz bērniem, lai šiem bērniem būtu zaļāka vide. Un mūsu moto par plaukstošu Latviju, es ceru, ka šeit ir īstā vietā. Acīm redzot, mēs ar daguniem lejā bridām pa sūnām un stādījām viņus, bet mēs laikam nestāstījām sabiedrībai, ka mēs viņus tiešām stādījām. Un šie visi likās, ka pašsaprotam, to jau viss zina, ja? Jā, tieši tā. Mums jau liekas, kas tad nezina, ka mežu stāda, bet, acīm redzot, ja cilvēks dzīvo pilsētā, tad tas loģiski arī viņš to nevar zināt, jo es vienmēr saku, ka braucot pa lielceļu un nekad jau neredz mazās eglītes un priedītes, redz celmus un redz lielos, protams, bet to, ka mazie aug apakšā, to jau nevar ieraudzīt, tīri fizioloģiski cilvēks. Kamēr vecāki vai vecmāmiņas ar opiem staigā un meklē tos stādus krāšnumam, jaunai paudzei iespējas, tad viņa eglis stādi. Galvenais jau, lai mazās rociņas sajūt, kas ir zeme, kas ir stāds un kā viņi ielikt tajā podā. Väderstad. Mani priecē kuplais stāda audzētāju skaits, un te var redzēt, ka dzīve kūsā, un cilvēki pērkas, tātad nekas tur laukos nav īsti apstājies, un pilsētnieki vēl sanāk un uzdod jocīgus jautājumus, un tas arī ir interesanti atkal paskatīties. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži viennozīmīgi iestāda vairāk nekā pat viņiem ir plānos tas ir, un šeit jūs redziet arī visus tos ietvaru stādus. Mēs vakardien bijām Latvijas finiera meža stādīšanas pasākumā talkā. Laba tāda iniciatīva, ka tie jaunieši te var drusīt padarboties ar šo stādīšanu. Un ja jau tā kā saka āķis lūpā, tad jau pēc tam iestādīt citās vietās un pietiekoši daudz. Tā es tik varu atbalstīt šādu iniciatīvu un teiksim,
šī stādu lielā parāde, stādu izstāde pārdošana, ļoti labs pasākums, manuprāt. Milzīgs pluss organizatoriem par to, ka tas ir tiešām izdevies, jo Sigulda pilsēta tomēr gandrīz Latvijas centrs, un mēs jau tur riņķī varam redzēt, ka cilvēkiem patīk, cilvēki staigā un pie reizes arī var atpūsties ar ģimeni, skaista vieta, romantika un stādi, pērkās un brauc mājās un stāda uzreiz. Lai kaut kas jau izaugt arī no tiem stādiem vai no tās sēklas, jābūt labam substrātam, un tu jau pie šīm visām receptūrām piestrādā. Šobrīd galvenie substrāti tiek gatavoti no kūdras, ar dažādu sadalīšu pakāpi, principā pēc posmas skalas līdz H3. Un otra lieta, kad gatavo kā no gabalkūdras, tā arī no frēskūdras, lai nodrošinātu arī labu gaisa režīmu un mitrumu režīmu. Tālāk izmantojot pusi frēskūdras un pusi gabalkūdras, kuras sijāt caur attiecīgiem sietiem, atkarībā no tā, kur audzēs maz izmēru kasetēs vai podos, arī izvēlās to kūdras struktūru izmēru. Tālāk ir pareizi nokaļķot, ne tik vien pH skābums samazināt, bet arī saskaņot kaķonu attiecības, tā ir svarīga lieta. Tālāk pamatu mēslējums, tāds, kas satur praktiski visus elementus, izņemot kalciju magniju, ko mēs iedodām ar kaķēju materiālu un ar optimālām kaķonu un mikroelementu attiecībām. Un ja šitie kaķēju materiāli ir, minerāla mēsli, tad, protams, vēl ir vajadzīgs izvēlēties pēc tam tālāk audzēšanā papildu mēslējumu, tad rezultāti neizpaliek. Īstie stādu audzētāji, kuriem tā ir komercdarbība, nevis tādi amatieri, protams, tie izvēlās praktiski tikai LaFlora substrātus, kad es aprunājos ar dažādiem stādu audzētājiem, kas audzē rožu stādus vai tur nokanās potpuķus vai tam līdzīgi. Izvēlās LaFlora substrātus, tāpēc, ka tur ir kā nekā kopēji 14 receptūras tagad, 10 profesionāļiem un 3 tādiem priekšamatieriem. Izvēlās, ja viņi jau viengadā izvēlās un gūs labs panākums, tad nākošā gadā viņi jau neko citu nemeklē, jo viņi jau neies riskēt stādu audzētāju un ciest zaudējumus. Izvēlās to labāko. Tāpēc, tas ir labākais, bet nav dārgākais LaFlora substrātus. Latvijas valsts meži katru otro gadu rīko uz 2 gadiem konkursu par substrātu piegādi. Un pēdējais, laikam šitas jau 6. gads, viņi ņem tikai LaFlora substrātu, jo tas ir pierādījis savas teicamās īpašības. Bez tam audzējot šajā LaFlora substrātā ietvars stādus un arī stāsts ar uzlaboto sakņu sistēmu. Viņi katru gadu vairāk kā 5 miljonus eksportē šo stādu, jo ir nodrošināta kvalitāte. Galvenā doma ir kāda? Nevajag pirkt ne dārgāko, ne lētāko, bet labāko. Un labākie substrāti nāk no kūdras firmas LaFlora. Es šoreiz runāju kā Siguldas iedzīvotājs, un mums ir patiesi prieks, ka te ir sabraukuši cilvēki, un tas sortiments, jeb tās dažādās preces, ko šeit piedāvā, ir vienkārši fantastisks. Man ir liels prieks, ka tie ir gan ziedi, gan dažādi dekori, gan skuju koki, gan dažādi augsnes uzlabotāji un bezgala daudz dažādu virzienu, kas tiešām sagādā lielu prieku. Un pie reizes arī parāda to, ka Latvijas lauksaimniecība, Latvijas, es teiktu pat hobiju kultūra ir ļoti augstā līmenī un ar lielu interesi to var šeit apskatīt un redzēt, ko tad mēs esam spējīgi un ko mēs varam izdarīt. Bez tam šeit ir galvenokārt produkts, kas ir saistīts ar augiem, ar dārzeņiem, ar dažādiem sējumiem, kur var uzlabot augsni, bet šeit ir viena ļoti interesanta lieta. Šis te sapropelis ir ļoti labs arī dzīvnieku ēdināšanā, kā proteīna avots, un kuru var ļoti plaši izmantot praktiski visām dzīvnieku sugām. Mēs esam Sapropela asociācija. Latvija ir pietiekoši daudz labu ēzeru, bet ēzeri pilni ar sapropeli. Līdz ar to tur nevar dzīvot nekas cits, kā sapropels. Tur nav vietas priekš zivīm. Mēs tīrām ēzerus un izmantojam sapropeli
lai uzlabotu mūsu agroindustriju un mūsu dabu. Un šeit ir mais, kurā ir 10 kg, šeit ir 50% saprapelis un 50% kūdra. Un abi divi ir, protams, Latvijā ražoti produkti, organiskie. Šeit nav nekādas ķīmijas iekšā. Interese ir milzīga. Mums šeit bija vesela kaudze. Viss ir pārdots, cilvēki ņem. Cenas ir ļoti demokratiskās. Mēs taisam izmēģinājums attiecībā pret šo te sapropeļa produktu un noteiksim gan devas, gan efektivitāti, gan produkcijas kvalitāti, gan arī fizioloģiskos, patoloģiskos procesus. Tādi gan laikam nebūs, bet tomēr jāpārbauda ir. Un tā kā es domāju, šis te projekts, šī te darbošanās ar sapropeli noteikti ies uz priekšu un plašumā. Pēdējais laiks jau kaut ko, lai darītu savu to pagalmu krākšanā. Un tas viss var notikt strauji, un tad jau tā izvēle arī nebūs tik liela. Nu, es domāju, tie saaudzēts ir ļoti daudz, un es tā jūtu, ka ir nākuši klāt jauni audzētāji, ja, tā kā puķis ir daudz un dikti. Es domāju, pietiksies visiem, bet ir tas moments, jā, nu jau pēdējais laiks stādīt ir. Jūs esat krietni pastrādājuši, es domāju, siltumnīcās, lai šis krāšņums šeit būtu. Nu jā, visu ziemu jau, un tā kā darbs ir ieguldīts, tagad tas viss ir jāpārdod, bet ir veiksmīgi, ir labi, un cilvēki pērk, un man uz vietas dārniecībā cilvēki brauc ļoti daudz, zvanīja strādniecei, tā kā visi ir tādi aptrakuši, tādi apskurbuši no tā pavasara, visi tikai, nu tik stādīs, nu tik būs, bet tas ir jauki, tas ir galvenais, tas novērtēs, tas darbs, kas ir ieguldīts. Pirmo gadu tiekāmies, es domāju, ka jūsu klientiem jau iemīta tā, ka šī pieredze ir, zinām, no kādām sēklām, un zinām, kā šie stādi arī uzvedīsies katram mājā. Jā, un ir ļoti liela daļa klientu, kas brauc tieši pat taisno uz dārzniecību. Ja viņiem negaida, ka te būs tas tirgus vai ko, viņi jau zina, un to sortimentu arī zina, un tad viņi jau ir liela daļa jau bijusi jau man dārzniecība. Bet es esmu atbraukuši šeit iegūt jaunus klientus. Nu, kāda konsultācija noteikti arī viņiem dodiet, palīdzēt izvēlēties un kā, teiksim, sagatavot varbūt kādu lielāku spoļu. Zināt, kad aizbrauc mājās no tirgus, jā, tad ir tā, ka vakarā negribas muti vērt vaļā vispār, jo visu laiku ir runāts un konsultēts, un arī man zvana konsultācijas pa telefonu prasa, bet tas ir tas darba process, bez tā nevar. Nu, tāds ir tas dārznieka liktenis. Tieši tā, bet tas ir baigi jauki un baigi forši.